Mēs atkal aiziesim uz ostu, bet šoreiz osas rozi ost, jo kuģi nobīda mūs nost. Mēs atkal aiziesim uz ostu, bet varbūt neaiziesim postā, kad viļņi metīsies mūs kost, mēs mazliet paglaudīsim tos. Maz ceļš ir adatas platumā, un viņu jūs nemanītu, ja tā acī nebūtu iestrēdzis kamils. Miglas baltmaize cieta kā krams, līdzi lapām virpuļo nams, mani atrī ikviena lieta, visa vasara nenodietā, tikai neatšķaidīts plūsts ceļš, liesu mēnesi mākoņu veļ, krūtīs varde vai sienās lēkā, vēl pieņem spēkā. Paldies! Kailums pret rudeni. Tāda cīņa bez iemesla ienākusies. Es spēlēju haidnu pēc melnas dienas un jūtu vienkāršu siltumu rokās. Taustiņi prasa liegi āmuriņa situ. Skaņa ir zaļa, dzīvīga, klusa. Skaņa teica, brīvība ir, un kāds nedod to, kas ķeizaram pienāks. Es iebāžu rokas savās haidna kabatās un esmu cilvēks, kas paļāvīgi raugās pasaulē. Es uzvalku haidna karogu, tas nozīmē, mēs nepadodamies, tomēr gribam mieru. Mūzika ir stikla nams kalna nogāzē, kur veļas akmeņi, šaujas akmeņi un brāžas akmeņi šķērsām un cauri, bet stikla namam neplīst nerūds. Sākums. Protams, gribējās izbeigt viņu laipnajam skatienam, šim smaidam, kas pavada radīšanu, prieku par sviestmaizi vai vilcienu uz Lielastu. Lūkojām izbeigt skatienam, bet kas tad, caur lēnajiem zariem tie sasniedz mūs šajā ēdenē, un balss sacīja, no atzīšanas koka tev nebūs ēst, bet šo roku var turēt saspiestu savos pirkstos līdz rītam. Pierādījums. Iebraucam sliedzi pirmajā sniegā, 1. janvārī Lūkā mums sākās gads. No Ventspils līdz Ugālei Janki smaidot aprādīja Dieva esamību vairākās tēzēs. Eglis met mums pretī ēnas, sniegs izbeidzas snikti. Ticība arī mākslā tas viss tiks tev vai nē? Ja ir ko teikt, varbūt tiks iedota balss. Ja ir tikai balss, nākas ilgi mocīties, meklēt.